man atnāca paciņa. Oh, wait. Hi. Opa. Zajebiš. Ja tu māki lasīt, un ja tu nemāki lasīt, te ir rakstīts GoPro. Atvesim ātri vaļā. Tā tīri tā. Šis video nav par to, ka es dabūju te GoPro. Ko gan šis video tālāk no šī brīža filmēts ar GoPro. Tā vajag taisies vaļā. Te viena roka ir sarežģīta to darīt. Parasti man ir, kas viņam bija? Vēl protons. 12. Bet jē. Ok, viņš tagad laikam netaisās. Man tur jāgriežās. Bet jē. Tālākais video būs ar GoPro. Es nezinu, kā es izstos. Bet jā. Ok. Labas dienas, labas vakaras. Šodien ir tāds priekš manīm personīgi ilgi gaidīts diezgan video. Diezgan ilgi krāta nauda priekš šī, bet kā jau redzēt, un kā jau es iepriekš teicu, man rekur ir GoPro. Un jā, un tagad iepriekš TikTokā tie, kas skatījās, es arī iepriekš teicu to, ka man tuvojās projekts ar Emku, jauna salikta Emka, un šī Emka konkrēti, padomā viņa, šī konkrētā Emka, viņa ir no, specifiskāk teiksim tā, likta, atbalstoties uz amerikāņu snaiperi, un viņa jau ir salikta. Es viņu izjaukšu video gaitā, un es viņu parādīšu, kāda viņa izstās izjaukta, un mēģināšu cenas nosaukt, bet šī ir šī Emka. Ļoti, teiksim tā, manā izpratnē viņa izstās diezgan realistiska, šādi salikta, bet tā, ka viņa būs sakrāsot, viņa izstīsies daudz savādāk. Jā, tas man šķiet, ja es laika gaitā man šķiet nosaukšu katru lietiņu, ko viņa funkcionē un kāds ir viņas pamatprincips, bet tādā ziņā turpinājums, teiksim tā, sekos. Ok, es ceru, ka šis punkts, teiksim tā, no kura filmējam, neizstās pārāk stulbi, bet šī ir tā visa sakomplektētā Emka, un tad es lēnām sākšu viņu jaukt ārā pa detaļām un kaut cik nosaukt aptuvenās cenas, pa kurām es iegādājos. Tas sanāk, ka pirmais būtu manis ļoti labi uzskrūvētais klusinātājs. Pirmais ir klusinātājs, kurš iet 30 eiro cenā, ko es nopirku šo, bet tādā ziņā viņu var dabūt pa lētākām naudām. Es visu šo sūtīju no Taiwan gan. Šeit mēs redzam šo klusinātāju. Parasta metāla truba bez nekā iekšā, viņi tikai izskatām, lai līdzinātos. Es ceru, ka es to bildi kaut kur ielikšu. Bet jā, viņi vienkārši skrūvējās, šeit ir virsū vītne, noņemās nost atsevišķi. Es ceru, ka uz kameras redz šeit. Tāks, nākamais, kas ir šī te lāzera sistēma. Kāds viņai ir oficiālais nosaukums, možda pats zina? Nezinu? Nē, ok. Iedod to ar nazi, ātri. Kur viņš palikās? Jā, to. Tā, nākamais ir šī lāzera sistēma, kas arī viņa nav strādājoša, tāpēc jau viņa maksā diezgan normālu naudu. Teiksim tā, šeit viņa skrūvējās pie šītās visas sliedes, kas man ir Picatinny sliedes, kuras arī ir uz īstajiem, teiksim tā, medību ieročiem un uz, man šķiet, G36 arī viņas bija, kas ir tagad patreizējais Latvijas armijas lietojumā. Labi, šito pēc tam. Tā, šis ir baipods. Baipods iet. Tas nāk, es viņu dabūjusi atlaidi pa 15 eiro, bet, viņš ir kaut kāds, viņš ir no lētā gala. Tā kā viņš nav tāds, kāds tika izmantots, teiksim tā, īstajā dzīvē. Tā kā īstajā dzīvē viņš maksā 40 eiro un bija tajā momentā viņš nebija, man liekas, in stock. Neatradās uz vietas. Bāc. Man vajadzētu plakano skrūvgriezu. Ok, teicu, aizgāju paņemt multitūlu, tāpēc, jo es izrādās esmu viņu pievilcis ar 9 vīru spēkiem. Tāks, ja mēs pastamies, tas sanāk, ka, šī te baipodam ir skrūve, kuru nonāk nost, atskrūvējās baipods. Liekam viņu atsevišķi. Tā, šī te apakšā lāzera sistēmai arī īstajā dzīvē atrodās skrūve, kuru mēs atskrūvēsim vaļā līdz galām. Jā? Viņu vajadzētu nonākt nost. Jā. Šī te mēs redzam, ka ir, tas nāk šī ķepiņa,
un šī skrūve, tu ķepiņu uzliec uz Picatinny sliedes un saspied viņu kopā, pieliekot viņu klāt pie Picatinny. Tā, šo ten, tas sanāk, es neņemšu nost, tāpēc, jo es viņu esmu pielicis klāt ar 9 vīru spēku, un es viņu nevaru dabūt nost. Un tagad mēs aiziem pie optikas kronšteiniem. Nu, optikas un kronšteiniem, ko es pēc vēlmes gribētu noņemt atsevišķi nost. Tā. Nu, noņemšu, un pēc tam es jums pastāstīšu par konkrētu šo detaļu. Tā. Šo ten mošu kāds jau zina, kas tas ir. Un šeit es paņemu atsevišķu detaļiņu, kur es nolikšu šeit. Taks. Tagad ātri noskrūvēsim šito nost. Jep. Pārāk daudz. To pašu izdarāt šajā pusē. Okay. Noņemam nost. Tā. Noņemam nost. Šos abus kronšteinus. Paņemam ārā, atceramies, ka šī ir Airsoft replika, kura nesimulē. Nu, viņa nav šis tāpat kā īstu optiku. Ja kāds no medniekiem tagad skatās un saka man, kāpēc tu jauc ārā ar visiem kronšteiniem, vai arī no īstās dzīves šī nav arī pati dārgākā replika, lai viņai kronšteini strādātu kā īstajā dzīvē. Tāpēc man te bikiņi jāpačakarējās. Šito es arī esmu ļoti pievilcis īstenībā. Kaut kā baigi jāskutina ārā lietas. Taču pustā. Tā, tagad ok. Tagad mums ir viss izjaukts, katra detaļa. Tūņās salikšu visā secībā un pēc tam pastāstīšu konkrētāk par kaut ko. Palika tikai 2 punktu slings. Ieroču siksne. Ieroču siksne, jā. Labi. Ok, tagad ir MK izjaukta. Šī ir īstā MK, nav tā kā pirmajā video, kuras savējā nosauc pie MK, bet šī ir M4. Tas, ko mēs ar vienu čomiņu skatījāmies vidīgus konkrēti par šo, un tur netika reviewota viena daļa. Nu, šī ir no oriģinālā. Tas ir uguns slāpētājs, un parādīšu to. Liesmu slāpētājs. Liesmu slāpētājs, es vienmēr jaucu. Šādi viņš izskatās no šī punkta. Viņš iet uz šīs vītnes galā, un visām replikām ieiet, tas sanāk šeit stobras, tas sanāk iet, un viņš uziet, teiksim tā, līdz gandrīz pašam galam. Tagad jādabūna viņi tikai korekti ir iekšā. Tā. Tas bija. Ok, tā. Un tas, ko mēs vienu džekiņu, tā kā skatījāmies šīs MKs konkrēti, mēs vēlējāmies noskaidrot, kas netika reviewots, kāda viņi ir, tā ka viņa ir tukša, bet tā ka viņa krata. Lai jūs zinātu, kad laidne iekšā, viņa īstās pildīta, bet īstenībā viņa ir tukša. Atceramies, ka šis dabūja, man liekas, viņš 130 eiro maksājas, dabūja pa 111, bet te ir skaņa. Te ir pienesīšu tuvāk, lai visu uztver. Sanāk, kad šeit iekšā, laidnē, atrodas baterijas, tā, šī ten vieta, kur baterija, tā, jā, gaisma, moš palīdz, moš nē. Un iekšā ir diezgan daudz vietas. Nepalīdz. Nepalīdz? Un iekšā ir daudz vietas, viss šis ir tukšs. Un te ir skaņas moments. Nice. Tas sanāk, ka, šī vieta, ja viņa kratās, šeit apakšā ir vītne, kuru tu pievelc un tēkuš. Nu jā. Man dzirdēja, ka kratās grauds. Grauds, jā. Šī daļa. Tas sanāk, ka šī daļa kratās, piespiedīsim, paklausīsimies viņu. Nu, vēl visām MK'm ir problēma tāda, ka viņām tas ekstrakcijas izmetēja lodziņš, jā, viņš kratās. Nu jā, tā kā. Skaņu izdod. Jā. Tagad, jā. Bet tas ir praktiski visām. Jā. Nu, ja viena nav attaisīta, viņa vaļā. Ja ir aiztaisīta ciet un tev ir AEG elektriskais, tad neskanēs. Tak. Un tagad pienāk tā daļa, kur no realisma mēs krāsosim, bet ar realistiskajām piedevām pamet man no Limland. Tas sanāk no realistiskajām daļām. Tas sanāk, kā katram ierocim apakšā atrodas kods. Un šis kods šai atrodas šeit. Kamerā ieredz.
Es ceru, ka redz, šeit atrodas kods. Tuvāk pieliec, mums nevar. Šeit ir, sanāk, kurā? O, reku tagad redz. Jā, reku kods. Jā. Pēc īstā ieroča varētu būt, ka iekšā arī kods un aptuveni visas tās vietas, ko jūs nevēlaties, lai ieskrāsojās ciet, jūs novelkat ar līmlentu. Tas sanāk auto, semai un safe, tas nozīmē šaušanas režīmi visi. Un viena lieta, ko es pamanīju, kas nav realistiska, ja jūs skatāties uz, tas sanāk šo daļu, tur ir iedobīti, un iedobīti uz īstajiem ieročiem parāda tās sanāk, uz kuru ir. Un neatkarīgi, kā es griežu, iedobīti nekustās. Tā ir tā daļa, kur es uzskatu, ka ir nerealistiska šim ierocim. Šeit ir jābūt mērķeklim, bet es viņu esmu noņēmis, jo man atrodās optika, konkrētāk šī optika, kas ir interesanti par šo optiku, ka viņai noskrūvējās, tas sanāk, viņai gaismas slāpētais. Īstenībā, sanāk lūdzu, īstenībā viņa ir tik liela, un es nezinu, vai optikā redzēs. Redz? Kaut kā var Tāds, jā, tā. Jā. Un šitā... Krustiņu redz? Bļaļ, sādā. Vot, šitā, un viņam vēl te ir... Augšā. Šitā, jā? Jā. Pagroz, un viņš pievelk, jā. Un viņš pievelk, un tā kā zoom ar nu. Var piezūmot, jā. Tas sanāk. Tas ir tā, tad nākamais ir tas pa mērķi... Pagaid, iedot optiku. Parāda viņiem mērķeklu. Ko es noņēmu nost, viņš ir īstenībā diezgan milzīgs. Viņš ir tā kā masīvs, bet... Tā, kur te viņam ir? Viņš vienkārši tāpat taisās. Šās rakstīšu. Vot. Un, ja es domāju tādu pašu emku pirkt, tad reku. Šādi. Bum. Un šādi ten izstās viņš atvērtā veidā, jā. Šādu un reku arī var regulēt, tā kā pa labi, pa kreisi. Es tagad te lapisu nedaudz. Nekas. Sapisu tieši. Un kā atpakaļ arī līdzīgi. Vot, šitā. Bļā. Nekas. Es viņu nelieku tāpatās virsumā, viņš nekas. Tāk. Nice. Te, ko mēs darām? Paņemam papīreni, tāpēc jau papīreni, ko viņa dara, tu vari viņu uzlīmēt virsū, tu viņu novelc nost, un viņa neatstāja līmes nospiedumu. Tas ir tas galvenais, kāpēc izmantošu papīra līmlenti, un es to izdarīšu arī optikai. Tas sanāk, ka optikai priekšu es ar papīra līmlentu aiztaisīšu ciet. Tā. Tā. Paņemam kaut ko žileti veidīgo, man ir papīra nazes ar žileti. Aiztaisam, sanāk, šo daļu piespiežam ciet, tā, lai nerastos nekādas iespējas krāsai, gaisam, nevis gaisam, bet krāsai vai jebkam ūdeņainam tik tur iekšā. Tāpēc jau atceramies to, ka tur ir stikls. Es nezinu, slīdās aiztaisīšu visu viņu. Es uzliešu vēl 2-3 kārtas viņam visu. Tā. Jā. Aiztīsim šo tālāk. Tā. Tagad. No. Sanāk šitās puses. Okay. Tad mēs piespēdīsim viņu, lai vispār nebūtu tāda nemaz iespējamība un būtu forši, ja es nekratītos. Tā. Tagad man ir visa augšējā daļa aiztaisīta. Cerams, ka visa. Lai to paši izdarīsim priekšu. Sanāk, ka šodien mēs noskrūvējam nost, kur mēs arī krāsosim. Tā. 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 Sanāk, šis tam ir viss. Cietais mokts. Un šitā tam viena apāri, tādu šķirbu nebūtu. Uzspiežam, viņš aiztaisīt visus. Visu viņš aiztaisīt. Okei. Tā. Okei. Tak. Šis viss ir aiztaisīts. Šīs visas daļas ir ciet. Šo mēs noliekam atsevišķi jau kā gatavu. Šo mēs nekrāsosim, kas ir optikai aizsargs stikliņi. Šos mēs nekrāsosim, atstāsim malā. Konkrētāk optikai, kādai optikai replikai, mēs noņemsim nost liesmu slāpētāju.
tagad mēs viņu ātri tā palaidīsim uz apakaļ. Sanāk, es ar visu vītni, lai nerastos nekādas tālākas problēmas. Ja pat problēmas nevar rasties, es labāk būšu droši. Tā. Tagad viss stūp vienkārši aizņemam ciet, lai netiktu nekas iekšā pašā stūbraks, varētu ietekmēt šaušanu. Un tagad augšai vēl, vēl labāk tik tiešām, būt ļoti drošam par šīm visām taisīšanām ciet. Tak, tagad apmēr. Zinot, kas tagad pasaulē notiek ar inflāciju, labāk tik daudz nelikt lentu. Tā, tagad mēs viņu apliksim otrādāk. Aiztaisīsim ciet viņam. Sanāk, šī bija aptver telpa. Vai arī kā viņi sauc? Tas, kur aptver ieiet iekšā. Magazīna līgzda. Magazīna līgzda. Tā, aiztaisim šo ciet. Paņemam malinu rokas. Nav pistārgāju rokas, malinu nost. Noplēšam šo daļu nost. Apliekam apkārt. Un neatņemējās pēkšņi. Un šo daļu tās malas, tas tā kā pats grība. Neradīs nekādas problēmas priekš manis. Un priekšam šeit. Un šitā. Opa. Tagad apgriežam šo daļu. Un priekšam šo daļu. Vēl lai vispār nebūtu nekas pār, tāpēc, ja tas ietekmēs kā kur krāsa, kā krīt un tā tālāk. Okay. Labi. Tagad šis ir gatavs krāsošanai. Pēc maniem uzskatiem. Varu arī seifu samai un tā tālāk atstāt. Sāk kaut kādu mazu gabaliņu paņemam. Uzliekam pie seifa. Mazu gabaliņu paņemam. Uzliekam pie semai. Un tad viņu... Tad viņu pagriežam. Nemet. Labi. Tad viņu pagriežam un uzliekam uz auto. Ui, sorry. Es tev teicu, Uzliekam uz auto. Pārliekam, tas sanāk šo un otrā pusē neatstājam, tāpēc, jo ja šī nav funkcionāla daļa, ierocim man viņa nevajag. Taisīt ciet varētu drošības pēc īstenībā šeit aiztaisīt, jo man atverās šī daļa. Un apakšā pie pistoļu veida roktura, tāpēc, jo kā redzam, šeit ir restītes. Un šeit motors kā tāds. Un tur iekšā ir motors. Un par cik tur ir restītes, viņas tiks iekšā, tikai tā krāsa var tikt iekšā pie motoriņa, un tad jauks ceļš uz servisu būs. Uz Avotu ielu. Jā. Avotu iela ir psihene priekš ieročiem. Bet pa maksu. Psihoneiroloģiskā slimnīca priekš ieročiem. Filozofu 69. Jauga. Tā. Ok, šeit viss ir aiztaisīts ciet. Sanāk, šita ir aiztaisīts ciet. Šita ir aiztaisīts ciet. Un tagad aiztaisīsim arī laidni. Es nezinu, ko tu franču opera. Tā, opa. Šis ir gatavs krāsošanai. Aptverēm. Nav konkrēti nekas, ko jātaisa ciet īstenībā. Te var viss būt ok. Optika ir aiztaisīta ciet. Baipods ir ciet. Baipodam nav nekā, ko tādu nevar. Šitien arī nav nekā tādu, ko nevar. Tā kā es šeit visu savākšu, atgriezīsimies tajā momentā, kad jau būsim uz krāsošanas līnijas, teiksim tā. Ok. Te ir tādiem maigiem kautiņiem. Rītē kādu necenšoties uztaisīt viņam, teiksim tā, pilīgs, lai neveidotu. Puisi vēl teiks arī, ka es domāju pēc tam, kad esot ceļoci, vēl kaut kādu eksploatoriem noskatīt, tāpēc jūs varat ieelpoties ar gaisu un pēc tam nebūs labi. Jā. Jo vienā brīdī jānāk Pokemoni un sāk jums stāstīt, cik jūs labi atverat. Un pēc tam pie esam vajag tukņu plauks, viss ir tādā gasā, kā bija krasot iedoši. Man jāsāk izklausīties. Tā laikam nav laba zīme. Halucinācijas, jā, halucinācijas, kā es teicu. Un tagad es taisu tādu pagaidām kā filmā, bet par cik es nācu pie secinājuma, es vēlos uztaisīt repliku, kas būtu identiski kā filmā. Bet problēma ar Latvijas laikapstākļiem ir tāda, ka mums nav vienīgais, kas ir ādaži,
kur ir šāda tā kā krāsa, teiksim, tā zemē un tā tālāk un aktīvāk redzama. Tādēļ ir otru. Nē, kas zinot, kādas temperatūras tagad ir? Turpinot ar šitādiem tempiem, Latvijā būs pirmais tūkstnes. Sākšu izmantot. Tas sanāk šādu krāsu, un viņa būs kombinācijā ar šādu krāsu. Tas nozīmē, ka man būs ar šo krāsu līnijas. Teiksim tā, nu, līnijas un tā tālāk, kas varētu būt kamuflējošākas. Teiksim tā. Nu, to pašu tagad mēs atkārtosim ar pārējām detaļām, kā viensim. Jau nākamais ir vaipots vai bipots. Bipot vai divkājs, kā latviskāk būtu. Divkājs? Divkājs, jā, kāds vaipots, pirmo reizi dzirdu. Divkājs. Oi, bāc. Kas ir? Sajauts krāsas. What do you mean? Sajauts krāsas. The fuck do you mean? Kā krāsa sajauts? Tā ir brūnā krāsa. No. Šitā ir gaišā krāsa. No. Un vajadzēja viņa gaišā. Lol. Būtu sūdīgi, ja būtu bijis otrādā. Jā. Un arī šeit ir kā normāli, bet es iesaku ņemt nedaudz tumšāks. Es arī skatos pēc apstākļiem. Bet ko nevajag darīt, tas ir ņemt zilu, celtniecību krāsu, ko krāsu, kur ir sienas. Vispār nevajag celtniecības krāsas. Šāda, teiksim tā. Un neatspīd saulē, šitās Šī ir Latvijas metētā, kur neatspīd saulēm, kas ir pārbaudīts un pierādīts no mana perspektīvas, es pārbaudīts, viņi tiešām kamuflējošas. Jā, dieva dēļ neņemiet no celtniecības veikala krāsas, tāpēc viņas atspīd un viņas tiešām nodod jūsu pozīciju. Tāpēc es arī mēģināju ar celtniecības krāsām, kuras sākumā to šķiet viņas neatspīd, bet tā kā tiešām uzspied tiešā stārā, tiešā saules stārā. Krūmā esot uz spīdi, tā kā būtiskākie nozīmē, ka labtērni. Vēl sniesaku ņemt kaut kādas zilas un spīdīga krāsa, piemēram, zila, sarkana, tur oranža un tam līdzīgi. Un taisīt skinu. Un tā kā no CSGO skinu. Ok, man kamera izdomāja atrubīties, bet kamēr viņa bija atrubījusies, neturpināju, gribēju parādīt jums darbu līdz galam. Rekur, pagājuši nepilnas 10 minūtes. Nu, tā kā viss jau ir tīrs, viss ir gatavs, un pēdējais, ko es darīju, krāsoju vaipodu, un ja mēs paējam, reku. Reku, kaut kur viņa tomēr ir. Nē, tā ir plasmas pati. Te mēs viņu paņemsim ātri, atgriezīsim. Tā. Apgriezīsim. Reku var redzēt to, ka šeit ir tā pilīte izveidojusies. Šodien mēs ātri tā izsmērēsim, lai man nebūtu tā tekstūra palikuši. Aiziet, tagad lēnām nokrāsosim visu atlikušo, tad es viņu pielikšu jau klāt, lai es varētu pacelt un apstrādāt tās vietas, kuras tagad nevaru. Tā. Šī tikai man trešā reize, kad es šo daru tā kā. Ok. Šis ir, un tagad es ceru, ka šita nav nekas. Ok. Ātri apgriezīsim. Un tagad šitā atkārtojam to pašu procesu, ko es atkārtoju. Ok, un kamēr šis viss žūst, paņemsim liesmu slāpētāju. Noliksim kaut kur, teiksim tā šeit. Paņemsim klusinātāju un noliksim šita. Kamēr šie žūst, jau ķeramies šim klāt. Jā, tas arī ir. Jā, tas ir. Tagad uzmanīgākā daļa, optika. Nu vēl ir no Beatles. Beatles YouTube ļoti stingri. Sajūs. Ir labi, ir labi. Tā, tas ir. Labi, šitam būtu jābūt pilnībā nožūšam. Kā ir? Šitai tā 50 uz 50. Šitais var redzēt, ka nav. Jā, tad ir Šitai ir. Tā. Un tur arī ir tāks. Labi, un tagad
mēs griežam šo šādi. Skrūvējam klāt bipodu. Divkāji skrūvējam klāt. Un tagad mēs finišēsim ar ieroci. Ātri paņem krāsu. Uztaisīsim finishing touchu. Ok, tagad ir uzlikta virsū optika. Uzlikts divkājas. Jā, dide. Baipods. Divkājas! Labi, divkājas ir uzlikts virsū. Tagad es ņemu nost šo ten daļu. Tā, kur tagad iet virsū klusinātājs. Mēs taisīsim tā, kā taisīja tajā laikā, arī Afganistānā, tā kā taisīja krāsojumu pārkrāsošu ar snaipera tīklu. Tagad, labi, īstenībā šito ten es jau tā viegli brūnāku. Tā. Vienkārši tā iebrūnināšu. Ok. Tā. Lai viņš ir šādās krāsās, tas viņam netraucē. Man netraucēs, nevis viņam. Labi. Es atgriezīšos ar snaipera tīklu un tad jau iet uz finālu. Un šī ir kamuflējošā, tas sanāk. Snaipera tīkls. Mēs viņu, es viņu aptīšu apkārt pietiekami cieši, lai viņš būtu, teiksim tā, pieguļošs. Skatoties uz to, kā bija īstajā filmā un īstajā dzīvē, viņam uz M-kas atradās Punishera galvaskauss. Un es uzlīmēšu šeit virsū uzlīmi, kas būs tāda pati, kā bija, teiksim tā, filmā. Amerikāņu snaiperi. Tā. Tā. Un tagad noņemsim nost un pastīsimies, kā tu beigās izstās. Ok. Šis sākums jau ir smuks. Tā. Ir smuki. Ir skaistums visā savā krāšņumā, teiksim tā. Personīgi ļoti iepriecina pagaidu rezultāts. Ļausim viņam tagad nožūt, un tad rīkosimies ar otro pusi. Un tagad noņemsim nost uzlīmīti, lai parādītu, kā tad beigās viņš izskatās. Tā. Tā. Jau tā. Lēnām. Nesteidzīgi, bez nekādām kļūdām. Skaisti. Tagad mēs viņu apgriezīsim otrādāk. Tā. Šo arī pametam malā. Griežam atpakaļ šo pusi. Tak. Un tak. Šī puse būs bišķiņ tumšāka. Izstās. Un aizgāja tikko ar kādām zāles pļādēs. Viņš tāds te piespiedīs šo daļu atsevišķi. Tā. Un tagad paceļam lēnām augšā. Skaisti. Ļausim tagad šim nožūt. Iznesīšu saulītē un atgriezīšos
un nokrāsosim visas aptveres. Ok, un tagad mēs bīgi savādāk izdarīsim ar tas sanāk, ka viņas mēs tā viegli iekrāsosim. Neko pārāk traku netaisam, viegli iekrāsojam. Tas sanāk krēmkrāsā, teiksim, sauksim šo tā vai arī tuksnes. Un priekšu gan aizmuguri. Augšu nav jēga, apakšu var bišķiņ tā novilkt. Tā. Un tagad taisīsim līnijas, lineāras, sanāk, tīģeres trīpiņas sataisīsim. Tā. Un šī būs daļa, ko man šķiet, ka retāk rāda. Šī ir daļa, kur es kamuflāžēšu savu GoPro keisiņu. Tas sanāk, ka GoPro case izstās šādi, kur es lietošu airsoftā. Un viņš ir dermaskējošs, viņš ļoti spīd un tā tālāk. Tāpēc es vienkārši šādi ten izdarīšu. Pagriezīsim bišķi. Šitā. Visus šitos ten, tās daļas, kas varētu nodot manu klātbūtni, aizkrāsosim ātri ciet. Labi, otru pusi man šķiet, man nav īsti jēga. Es biju domājis, bet sapratu, ka nevajag. Tā. Un māc. Labā. Ir labs. Ļoti ātrs kamuflējums. Nav pats skaistākais, kāds varēja sanākt. Bet, nu šitā ten izstās. Bet ir labi. Ir labi. Labāk nekā iepriekš bija. Jā. Olā. Ja. Nu, šis ir gala rezultāts. Šādi viņš izstās. Sāk. No šī perspektīva. Un no šī perspektīva. Kā no labās puses šeit ir redzams, ka šeit ir panišarā galvaskaus. Pilnībā viss viņš ir nokrāsots. Un tagad sanāk. Ielādēsim vienu. Atlec vaļā, viss tā kā vajag, viss tā kā vajadzētu būt. Strādā viss korekti. Nu, un zemes pozīcijas aiziesim, tas sanāk guļus no šīs pozīcijas. Nu, vai no priekšas pasties. Es uzskatu, ka šī kamuflāža ir izdevusies. Un vispārēji pieiesim no tūplāna. Un pastīsimies, kā tad beigās izstās šis mans gara darbs, teiksim tā. Šī ir pirmā puse. Un šī būs... Opā, izdarīsim šādu. Šī ir otrā puse. Tik tiešām izdevies projekts. Nu, un paldies, ka skatījies. Nospied, tas sanāk, nospied laiku, nospied subscribe, palīdz man tikt līdz tam 1000, un tiekamies nākamajos video. Davai!